Čau visiem! Esam atpakaļ ar jauno braukt, nebraukt laukuma apskati un esam tādā mežavotos. Jā. Atbraucam vēlreiz uz šejieni. Mums bija viens video, kur mēs spēlējām pret vareno Bumburbrāļu duetu. Bet šodien esam ar Arni vienkārši uztaisam braukt, nebraukt. Jā. Jo laukums ir mainījies, laukums ir uzpucēts ar jauniem dizainiem, kā var redzēt, un jāpasaka paldies ir Kill Design, Maleči, Kristaps. Un tāpēc mēs šodien esam apskatīt, kas ir mainījies. Cik sapratu, ir nedaudz pamainījies arī layouts, daži grozi šajā pusē. Un paskatīsimies, vai ir labāk vai sliktāk, vai braukt vai nebraukt, un lai jums ir laukuma apskats. Aiziet uz laukumu. Te nedaudz nokritis ir, jā, bet noliksim tā, lai var redzēt. Jā. Tur ir arī kameras pie kases, tā kā maksājam, jā, lai laukums attīstās, nav jāmaksā sods. Pirmais grozs mežavotos, uzreiz tāds tu atbrauc un skaties, oho, kur ir grozs un kur ir tie 92 metri, tu tā saproti, kur es vispār aizbraucu. Saproti, ir meži, avoti, jā, te būs gan meži, gan avoti. Tā kā, ja jums ir kāda tur hidrofobija, un vai es nezinu, kā sauc to fobiju, kad ir bailes nozaudēt diskus, jā, ūdenī, tad droši noskipojiet, kura tur groza, jā, 5., 6., jā, 12., kurš tur ir, jā. Mēs uzliksim tos laika posmus, kur tam grozam, jūs tā kā skipojat viņus. 92 metri, tāds liels spaikiņš, tāpēc es iešu ar S-Line PD2, diezgan stabilu disku. Jā. Lielāka atšķirība, jā, laukuma uzlabojums, ir jaunie smuki, vienkārši perfektā stāvoklī un kondicijā. Es domāju, ļoti daudz pasaulē cilvēku, kas būtu priecīgi dabūt šitādus tīpādus disku golfā. Jā, nevis tas, kas tur bija kaut kādā vienkārši zemē ar ko, es nezinu, neatceros vairs, kas tur bija, bet nebija tik ļoti smuki. Šobrīd fenomenāli. Uzreiz tu saproti, ka var dabūt birdiju tikai dēļ tīpādā. Tā kā aiziet. Tu gribi no tās puses nofilmēt? Vienīgo. Bija jau gāja jau pa fairway, bet vienīgais. Bet fairway hits. Jā, man ir šitas TD. STD. TD. Where did you get your first STD? In Sweden, jā. In Sweden. Aiziet. Arnis parādīja meistarību. Es viņš vispār neskipoja? Kaut kā neskipoja, jā, bet Može lapās paliek. Nekas. Laukums ir tāds, ka sākumā ir pirmie 3 grozi ir diezgan kokaini. Te ir jāmāk spēlēt pa fairway, neiekļauties ķezā, jo tur pa labi pa kreisi, tur uzreiz ir viss ir ļoti slikti. Un tie var savākt uzreiz vairākus paugījus, ja neesi precīzs. Laikam, zem groza ir. Pāriņš kabatā. Tagad redzēsim, vai Arnis varēs dabūt birdiju. Labs mēģinājums. Tur jau pa lielam tapini, ejam tālāk. Otrais grozs par 3,68 metri. Bišķiņ īsāks. Grozs ir kur augšā tādā puskalniņā. Tur nezinu. Man liekas, ka mainīts, ne? Jā, man liekas, kaut kā citādāk bija. Ir pavilkts tur uz labo pusi vairāk. Viņš man liekas nebija, pāris metri. Man liekas, viņš nebija vispār kaut kur tur. Nē, viņš bija tā kā tur taisni. Vienkārši galā izskatās vispār gaps tie pēdējie, tur 2-3 koki. Bet tur bija jātrāp vienmēr tās gaps. Ok. Labi, aiziet parādīs, ko tur, kaut kādu flip-upu. Jā, Tree hit. paaugsta bišķi. Jā, ok. Flip up origins.
Nu, nepārāk flip-up. Nav flip-up. Nu, tas ir... Nu, es daudz haizeru iedu. Vienkārši 6-8 metri ir baigi grūti uzslipot tā kā nedaudz. Ja man, es tā kā parasti nemetu šitādus metienus. Nav daudz, kur Latvijā, kur tev vajag 6 metri tā kā gap hitu. Varbūt vajadzēja kaut kādu puterīti vienkārši taisnāk. Jo to flip-upu sataisīt ar mazo ātrumu priekš 60 metriem, nu, ir baigi grūti. Ziet. Tā, viens piemetiens ir. Klausanā. Bet jā, it kā meitenes nebija sevišķi labs, vienkārši bez mazliet tāds haizers uz kreiso pusi. Bet skats ir. Vienkārši uzmest. Viss. Yep. Let's go. Labs puts. Tā, ko trešais grozs arī nav tālu, precīzi forītis. Jātrāpa gapā. Te ir arī, izskatās tagad, varbūt notīrīja, bet te parādījās taisns backhand gaps. Redzi? Baigi forši. Izskatās, ka notīrīs. Iepriekš man nekas bija vairāk kaut kas tur. Jā, redzēsim. Metīšu FD3. Forīti, jā? Jā, forīti. Jāsaka atklāt nedaudz sezonu ar forīti. Pēdējā laika bija nedaudz piestrādājis pie viņa, tad jau redzēsim, vai ir kaut kāds uzlabojums, vai tomēr ir, kā ir. Jo vajag tam dabūt to pārliecību, lietojot forīti. Un viss. Tā, aiziet. Nu jā. Tas neaizlietu līdz grozam anyways, bet trāpīju gapā nedaudz ar nozapu vienkārši. Links for the chain links. No. Oi! Zemāk ir jāmet, jā. Dod man pamēģināt taisno arī līniju. Tā tikai, jā. Priekš tā kā zinātniskiem nolūkiem. Jā. Vajag tur, protams, to kociņu novākt, būtu vieglāk. Bet ideja vienkārši taisni un zemu uzmest. Jā. Ja šitā nedaudz flipīgāk kaut ko paņemt, vai taisnāk, es domāju, ka tas ir diezgan viable līnija, ja nav forīši. Kā forši. Tieši kokā. Nu, nopietni. Tu tā kā tēmē, jā, uz viņu? Nu, nē, tā kā pie tur. O! Pa stabiņu trap. O, magvē. Ja vējš pacelt, tad būtu iespēja. Korni. Nu. Ir jāglāb. Tev ir Instagram traus. Vai grūti. Tieši tā kā starp kokiem. Nu, kāpēc tas tik augstu uzrāva? Labs koks. Kāpēc tas tik augstu uzrāva? Nu, nē. Tur vēl precējuši kaut kas. Labi, ejam tālāk, te diezgan tuvu, vienalga. Nav interesanti skatīties šitādas putas. Tā, nu ko? 4. grozs, man liekas, viens no tādiem, jā, grūtākajiem un signature groziem. Tur ir arī salikti mietiņi, tagad redzu jaunie. Tagad noteikti var pateikt, kur ir OBL līnija. Baigi grūti ir paņemt ar backhandu, tāpēc, ka vienkārši ir jānolaiž, tā kā maigi šodien nav vēja, šodien varbūt ir vieglāk, bet vējainā laikā, nu, tu met kaut ko ļoti stabilu forīti un ceri, ka tev tur paliks drošība. Jā. Aizies. Bet nu mēģināšu rēnīgumu, es ceru, ka es nepargāzīšu. Man sāka vienkārši pretvējš riktīgs. O. Bet atkal arī farflipo, bet knapi. Kā šitais pret kalnu, un tad viņš tāds tā kā vai nu paliek, nu, normāli. Nu tāds, normāli. Ir labi. Jā.
Es neko labāk Not great, not terrible. Yes. Dabūsi- Mans mīļākais teiciens. Davos ir 3,6, zin kā. Bet nu ir šitas signature. Nu, droši vien, es pat nezinu, nu, kurš vēl, nu, mums ir tās Fountain Hills grozs 5, kas nākamais ir. Tagad ir izvēle. Jātais. Man? Nu, ne jau man. Labi, man arī būs. Nē, nu viens ir uz rezultātu, bet Nē, nu jo, protams. otrs ir for the content. Vienmēr tu parādīji tautas tā kā variantu. Jā. Aiziet. Nu, tas ir bogijs. Tā. Puts. Klaus. Nē, esi savā elementā šobrīd. Vēl nē, jāiesildās. Jā. Gaisa vēl neiesila. Ne, es arī ne. Un tu arī ne. Godīgi ir prieks par šādu favorīti. Jā. Ka tomēr, nu labi, tur ir jāmet uz leju ar haizeri, bet man vismaz ir skats tāds, ko es parasti nedabūnu. Parasti kaut kur tur varbūt, vai jau B. Es esmu 10 metros. Man liekas, ka jā. Es domāju, ka jā. Labi. Labs piemetiens. Labs. Vienkārši viens for the content. Jā, nav rekord. Jā. Tāpēc jau mēs arī tos Nē, tūlos grīnā nefilmējam. es esmu monstrs tagad. Nav jēgas filmēt šitādu. Es pa ziemu. Šitāds? Jā. Jā. Cik labi parādīt, cik labi tu māki putot. Neviens negrib to redzēt. Visi grib redzēt, kā tu nemāki draivot. Nu jā. Un Tad jau bija labi. Not great, kā not terrible. tevi mēs nefilmējam, kā tu puto, tāpēc, ka tu puto labi. Zin Un kā? mani mēs filmējam, kā es putoju, tāpēc, ka es putoju slikti. Zini kā? Pēc tā meža vienmēr ir tā, ka tu iznāc ārā, tu atkal te iemetobē vēl kaut ko. Jā. Un tad ir uzreiz tāds Draugi, viss ir slikti. Tagad mēs atnācam uz nākamo signature. uz signature latviešu Strūklakas kalni. Avots. Jā, bija mežs, ir tagad avots. Jā. Jā, viss kārtībā. Viss ir Buļevo klusum. Un, jā, kas te notiek arī? 93 metri, bet ir uz pašas malniņas ļoti tuvu. Ņēmams. Ņēmams? Ir ļoti ņēmams. Es vienreiz pateicu, ka ir ņēmams un Iemet ūdeni. tur zem laipniņas. Ir vēl mans instinkts joprojām guļ. Te vajag plašāk. Vienkārši te jau pirmajam pārmest viegli, bet, lai tuvāk Jā. pie groza dabūtu, Jā, baigais risks. jā, un ir pavējš. Tā kā ir ļoti labi. Pretvēs. Nē, tā kā viņš no tā sāna. Viņš no sāna, jā. Viņš spiedīs diskulēja. Tā kā. Nu ko, kuru nav žēl? Jā, es arī biju paņēmis kaut kāds disks. Man TD ir, rekur. Man ir vēl rezervīti. Ir, nu labi. Jā. Tu vari jau parādīt arī, kā droši jāspēl. Varu. Bet vai vajag? Ja droši, tad būs haizers ūdenī. Jā, tev taisnība. Nu, vienkārši met, Labi, cik labi. var. Nu, tas izskatās pat pēc... Pēc ūdens. Labs. Ko tik vāju uzmeti? Es nezinu. Ko man... Nu, labi, es nedomāju, ka es varu tik Pretvējš. īsi aizmest. Bet man īsti nav žēl vairs šīs enigmas, jo viņa ir Viņu vajag nomazgāt. atdauzījusies. Tāpēc es metīšu vienkārši tā kā haizeri. Es ceru, zini kā, es tagad tā uzmetīšu, ka es pārmetīšu pāri oduni otrajā pusē. Aiziet. Arī. Vai... Nu, es uzmetu, es reāli Konservatīvi. negribēju pārmest pāri. Tāpēc, Nu parādījām, kas notiek. no jā, mežavoti. Jā. Tāpēc tiem, kas baidās, jā, bija jāskipo šis grozs. Un obligāti. Ir labi. Jā, Kaut kā tā. droši, Tīri labi. filigrāni, meistarīgi, Bet mīnus ir. taktiski.
counteri liksim. Cik es iemetīšu, tu jau neiemetīsi. Man te ir problēmas ar distanci. Bija jau tuvu, teorētiski. Nākamais, arī varētu būt tāds, es to teikšu, ja šeit ir tāds vējš, tad tur vēl arī būs tāds pretvējš. Te jau nav nekāda meža reka tieši no tiem laukiem. Jā, visi Viņš ieskrienās. jau kaut kur tuvu te bija, bet es jau nelīdīšu. Jā, Galīgi. tas, lai paliek Skatītājiem. Tur, man liekas, pat man vārda nebija virsū. Pat nebija vārda, jā. Mēs paslēpām disku laukumā. Mēs paslēpām kaut kur... Jā, kaut kur laukumā ir paslēpts disks. Jūs varat atrast bezmaksas disku. Easy! Putiņš. Easy! Pretvējā. Vienkārši. Vajadzēja parādīt, ka tu vari Bogiju izglābt. Bogiju. Bogi. Bogi. Nu labi, -1 ir ok. Cerēsim līdz dienas beigām tā arī paliks. Tad skaties no pozitīvas puses. Tev var būt vieglāks soma paliks. Mazāk jāstāj pa zuku. Vilkt vieglāk. Jā. Ar zuku, jā. Man šobrīd ir tāds starts, kuru tu vēlies šitajā laukumā, pāris birdija sākuma. Un nedrīkst tā kā īsti tur vai nu zaudēt diskus vai ko darīt. 6. grozs par 3,96. 9,6, jā. Šeit ir ūdens, īsti negribētos mēs šitādu metienu, bet ir baigi forši, jā. 96 metri feels like 110. Oh my god. Nav par ko. Pirmo reizi. Kaut kā uzmetu augšā un varbūt pavējš palīdzēja vai kas. Bet tiku kalnā augšā, nenoripoju. Arī neparakstīts. Arī vēl vienu disku Arnis tā mēģinās atrast vietu, kur paslēpt laukumā. Teorētiski jau var vienkārši drošāk pa kreisi un piemest. Teorētiski jā. Kas pa disku? Nevajag. Ko? Kas pa disku? Dede? Ok. Tas, kurš pārgāzā? Tas ir sīlains. Jā, tas, kas pārgāzā. Labi. Nu labi, es varu mest vienkārši te un... Parādi, kā ir jāspēl drošāk. No. Ir safe. Labi, te man liekas... Te liekas kaut kā īsāk nekā 5. Bet īstenībā ir tālāk. Bet spēlējies... Nē, es jau beig zem. Nu, bija zem, jā. Bet nu, te var... Neuzdāvināja disku. Pagaidām nē. Šeit parasti ir tā reģistrācija notiek šitajā namiņā. Bet, nu, šis grozs man īstenībā patīk. Nav daudz vietas Latvijā, kur to var tādu uzmest pāri ūdenim, carry-oldu vai kaut kādus metrus jautri. Galvenais, kā tur ir, kur ir soliņš uztaisīs, jā, kā sēdēt baigi skatīties, vērot, un cilvēks spēlē. Met virsū. Šeit jā, var tā apsēsties, jā, smuki. Pat var nespēlēt disku golfu, var vienkārši apsēsties un vērot dabu, jā, kur Arnis. Es neatceros, kur. Šā, es atnākušu pie groza. Es tevi arī neredzu. Jā, ok, redzēju. Jā, es kamerā tevi redzu savu. Vienkārši džampats. Es nevaru palikt. Nu, virs soliņa uzmet kaut ko un viss. Wow. Jā. Ir labi. Ārņa otrais metiens, pat nav tuvu manam noparkotām. Tā, nu labi, nu viņš tur iemetīs. Es droši vien kā iemetīšu un ejam tālāk. Līdz šim brīdim visi grozi bija tie paši, un mēs atnācām pirmo reizi uz jauno. Par 4 ir pielikts, par 3 vietā. Šeit agrāk bija grozs uz kalniņa. Bija tāds, nu, diezgan interesanti, jo tur bija grūti putot vējā. Un tagad ir pavilkts tālāk. Tagad var bliest. Pilnā. Tā kā pa labi tur, jā? Jā, tur tā kā tur iekšā ir jāiet. Tā kā okay. Mērķis pirmo nolikt tur uz tā ceļa.
Un, protams, ir Mandora, kur tur var redzēt, ka ir jābūt pa kreisi. Uzmetīšu to flipi enigmu. Idejiski vienkārši te taisni, un tad viņi jāpaiet pa labi nedaudz. Cerams, ka paliks. Jep. Labs. Paliec uz ceļa. Jā. Idejiski tā vajadzētu, lai paliek. To pašu taisīs, ja? Jā. Ar vreitu. Ar vreitu, ok. Tikai sētā neiemest. Skaties pret vējš nevar. Okay. Nopietni. Vreids bija Paldies. diezgan ambiciozi. Kas? Neliela pretvēja. Bet tas man vienīgais flipīgais. Bet tev nevajadzēja flipītais. Vajadzēja. Tev tieši vajag stabilu bija jāmet. Ne. Labi. Redzi kāds rezultāts? Baigi labais. Jā, man liekas. Var tagad Sky Anhizers tāds. Nē, rollers. Nu, labi. Mēs jau neredzam, kur ir gros. Pagaidām, varbūt Arnim ir arī ideālā vieta. Ne, taču. Es nezinu, vai es pat tikšu līdz turien no savas. Tikšu. Man liekas, vismaz 90 metrus es aizmetu. Tev vajadzētu iet pāri. Man. Tur ir arī celiņš. Jā. Apkārt. Labi. Vai kontentu. Labi, rip. Rip. Ja kas, es taisīšu GoFundMe. Bez problēmām. Tu uzticējies tam tiltiņam vairāk nekā tam diskam, ko tu met. Jā. Bet es tagad saprotu, ka man arī jāiet pāri. Tagad es pārbaudu. Arnis vēl ar zuku roku to izdarīja, tā kā nav jābūt problēmām. Jā. Ko padarīsi? Jā, idejiski rekur noliku uz dropenu. Tā jāpaskatās, kas tur. Ne tāds taisnis vai tā kā ar haizeri. Bet ar haizeri tur daudz kokiem ir jāspēlē. Jā. Tāpēc es metīšu FD1. Nē, tālu ir. CD1. Es nezinu, cik tur ir metri. Standstilā, jā. Standstilā, jā. Tāpēc, ka smiltis es baigi negribu tā kā zaudēt līdzsvaru. Vienmēr jāparbauda ir ar pirms metiena. Tas ir tāds padoms neliels, kad jūs esat uz smiltīm. Jā, jūs tā kā stāvat viss normāli, un tad, kad sāk mest, sāk atspiesties citīgāk pret zemi, un tad pēkšņi aiziet. Jā, tāpēc Makbets vienmēr teica, ka ir stingri jāparbauda tā aizmugurē. Kā. Kā viņš jau, likās, ka viņš jau ir garām viņam. Nedaudz uzrāva nozapu. Tomēr ir jāmet nedaudz augšā. Bet nevienmēr tie metieni sanāk. Kas tev te ir? Backhand gaps kaut kāds. Ululu. Vai arī forīs? Forīts jau labāk izskatās. Jā. Tieši tā. Patrenēs arī forīt. Bet foržiros man patīk. Jo iepriekš bija diezgan tās randoms ar to kalnu. Jā, ka tu tā kā... Bet kalna vispār nav, ne? Nē, viņš ir aizaudzis. Jā. Vai tā kā puse palika no viņa tikai. Jā. Vai viņš te nebija? Nē, tas arī bija tas kalns. Jā. Savāds. Skaidrs. Es jau domāju, tu to pašu trapīsi. Jā. Bet tur būs jāpastrādā. Būs tagad kārtēji saucēts. Nē. Cerams, jā, ka nē. Vajag tālu. Ir tālu, jā. Bet nav tā, ka šī tāda ne tikai iemesti nereiz. Nē. Pavēja nebūs. Labs piemetiens vismaz. Davai ar Redemption. Bet godīgi man izskaties, ka būs iekšā. Jā. Ko, pēc nevarēja uzreiz tā? Pro?
Jā, adjustments were made. 8. grozs, nekas nav mainīts, 100 metri. Grozs uz kalniņa. Cik atceros, te parasti ir vai no tālākais puts vai tuvākais piemetiens, kaut kas tāds. Man šis grozs asociējas ar to, ka es biju pazaudējis kaut kur kreisajā pusē savu DD3. Jā. Šodien tāpēc metīšu citu DD3. Cerams, ka viņš atradīs viņu. Zin, kā viņi tur, kaut kā tur sanāk. Kaut kā tā strādā, es nezinu. Bet, nu jā, aiziet. Vienkārši haizerītis 100 metri. Feels like 110 tie paši. Par īsu nedaudz. Tur, kur vecais. Par īsu eisam. Iziet cauri. Jā, pieskārās. Nu, pieskārās, jā. Tas uzreiz nosita visu spēku, visu leņķi. Varēja noflipot to. Kā tu tur tiki? No. Bet, nu, tev ir skats. Jā. Bet vai tu gribi viņu rānot? Nē. Oi, kā paveicās. Tipa safe. Vienkārši paņem šitā un viss. Safe uzmetiens šitais iekšā, zin, kad ir uzbrukā. Tā vienmēr. Jā, otrais jau iet. Jā. Otrais jau iet iekšā. 9. grozs kārtais par 4. Šeit ir tāds sākuma haizerīts vai no turnovers. Šobrīd ir tāds pavējš. Baigi grūti būs backhandu. Tā būtu, tāpēc es trenēju uz forīti, gribu uzmest forīti, ja kāds Arnis backhandu uzmetīs. Vai es varu pārmest pāri tam mando forīti? That's the question. Yep. Varu. Tas ir forši zināt. Kad sanāk. Pirms cerams? Nē, man domis. Nu, nekas parādīsim, kur ir drop zona. Ar backhandu, jā, kā jau teicam, ir grūtāk, ir tīpaši pavējā. Es neceros, vai tieši šeit bija tā drop zona, vai ir nomainīta vieta, vai bija vienkārši tagad taisnāk metiens. Bet visādi ziņā arī te tāds forīts piemetiens vai turnover backhands nedaudz. Nauzaps. Bet tā arī vajadzēja. Citādāk pārgāstos riktīgi. Puterīt varbūt vajadzēja. Ideālāk, protams, ir apmest mando, bet nolikt tur kaut kur pa kreisi vairāk. Jo šobrīd man ir tāds Piņšt off. Piņšt, jā. Un backhandā nevar īsti, tāpēc, ka trauca zari. Jo tev vajadzētu ar backhandu, vajadzētu augstāk, lai viņš tā kā plānē. Tāpēc nāksies ar forīti atkal pamēģināt damest. Tieši jātrenē. Ha? Tieši tu gribēji patrenēt. Nu jā, nu. Bet ja es līdz šeinai atmetu ar to forīti, šitās piemetens nevajadzētu būt problēma, ne? Ja netrāpīs šitajā koka priekš. Jā, tas Nā, skipana. Nedaudz pietruka distancītas apkārt haizerīti. Bet nu neko jāstrādā ar to, kas ir. Ak, Dievs, kas pamēr. Sačos droši vien jau... Nē, droši vien, jā, sacensībās būtu vai nu tāds uzmetiens augšā, jā, tāds, lai paliek tuvumā. Tas tā jau laukuma apskatos var paranot, zin kā, papriecāties. Nav vajadzības. Tas lejā noripo. Izaicināt likteni. Bet nu tu bija tuvāks otrajam spēlētājiem nekā es. Pro. Jā, tuvāk bija pro. Es vispār tur. 10. grozs. Baigi foršs.
Divas līnijas vairāk ar haizerīti vai vienkārši taisnāk? Kā sanāks no rokas cilvēkiem? Vienmēr saki, ka tu tā arī gribēji. Ja tu trāpi gepā, tad tu vienmēr tēmē tur. Nesaki, ka tu negribēji. Bet es mēģināšu taisni. Cerams. Jā, taisni kokā. Aiziet, nu Arni parādi. Šitais ir tavs gros. Noteikti. Tā nav distance, tie ir precizitāti. Kurā gepā? Kreisajā? Laikam tomēr ar haizeri jāmet vienkārši un viss. Labajā vai Ja kreisajā? tu tēma pa vidam ar haizeri un kur izies, tur izies. Oi, ku zēmu! Bet tas normāli. Labs skipiņš puts ir. Tas arī dar. Baigi zēmu. Baigi. Baigi. Nu, es teiktu, baigi jau te nav nekā, bet kāds forehand gapiņš it kā ir. Mēģināsim to trāpīt. It kā arī haizers, bet, nu, ja trāpīs šeit ātri, būs nekā nebūs. Veiksmīgs koks. Atkal elevated baskets. Tavs mīļākais. Ritīgi Skaties patīk tur man zariņi, jā? Jā. Ai, pa zem. Un uz meža votu. Cik kā. Labs. 11. 85 metri. Godīgi sakot, es cerēju, kad būs jauns izkārtojums, ka šito grozu pamainīs. Bet viņš atstāts. Nu, baigi grūts tāds. Vai no forehand flip-ups riktīgs, vai arī tā kā turnover backhand, bet baigi grūts grozs, es nezinu. Viņi tā izgudroja baigi, nu, baigi grūti ir. Bet, nu, mēģināsim tikt kaut kā ar jaunu forīti. Forītis 1.5, pat nav 2.0 vēl joprojām, vēl tiek strādāts pie. Minor versija upgrade. Vai es tu to nopirkošu grozu, tad būs 2.0. Ja nebūs, tad vēl varam mēs pat. Bet tas bija labāk, man liekas, es nevarēju izmest. Nu. Nu jā, backhandam vispār nereāla gandrīz vai līnija, pasaules līmeņa līnija. Kaut kāda, lai nokontrolētu, ko vajag. Tāds grūts grozs. Es jau arī baigi augstu uzmetu, bet... Jop. Kārtīgs bonus Bet birdies. leņķis bija normāls. Jā, nedaudz Zari tas zars. Jā, te apkārt, kur var redzēt, nu vispār nekā nav. Tu atsties labi pa kreisi, tad ir čau. Tad ir bogijs, vismaz ir. Arnim vēl tā kā paveicās puslīdz, labi ieripo nedaudz pa kreisi, bet it kā kaut kāds step out forīts vai kas tur var piemest, paņemt par. Jep, super. Iegroza. Re, kur man ir. Nu, tas ir grīnā, man liekas. Jā. Tas tā kā, Tas ir 8. 2.0. Nu, pagaid. Nu jā, es teiktu tā, ka labāk šeit es neesmu bijis, pat ar backhandu. Man liekas. Jā, vēl puts ir 0,5. Nu labi, nu ko, ejam uz nākamā groza. Birdiju skatāties citas epizodes šeit. Nu tā, tas bija iepriekšējā groza. Parādīju, kāpēc ir ļoti svarīgi trenēt putošanu, nevis draivošanu. Jā. Bet 12. grozs. Arī signature. Te tagad ir stiprāks veišer. Ritīgs. Mums pūš riktīgi. Fakti. Ak, Dievs, es nezinu, varbūt mēs jūs sapratat, ka te nekas nav, te vienkārši. Skiposim šito grozu. Jo... Skiposim no ūdens. Jā, īstenībā. Nē, nu te ir jāmet forīts palielam. Tāpēc, kā veišana labās. Šito taktiku varbūt nav žēl pat. Man arī jau dropiņš.
Nu jā. Safe. Labi, dabūs ar. Varēs dabūt ar. Vai tad mēs skipojam, ja? Nā, ko mēs skipojam? Es metu. Tu arī metīsi. Tu teici, ka tu skiposi no ūdens. Nu, varbūt tu dabūsi tā kā vējš nomierinās. Bet, nu. Backhands. Un sija. Ai, baigi safe nospēlē. Nu, labi, tā arī var. Te jau vispirms var pa šito trāpīt, tad tur reku volejbols taps ir. Tur tik plāši jau nevajag. Bet nē, nu, un ja vienkārši tā kā, ja vairāk haizeri, tad tu tā kā atver vaļā. Man bija bail, ka vēl vairāk aizpūtīs. Tā jau aizpūta, bet nu, nereāls. Jā, pagaidām, tā pūš. Bet jā, šito grozu vajag tā kā izdzīvot, nezinu, ja baidies, ja tev labi, tas līdz šim grozam, ja tev labi ej, tad noteikti... Tā kā es. Jā, tā kā Arnis. Tad noteikti vienkārši jāspēlē droši. Nu, viens tas nepaņemtais birdijs šitā grozī, tīpaši, ja tu paņem kaut kādus bonus birdijus kaut kur citur, nav jēgas riskēt, lai nodzēstu tos bonus birdijus ar bogiju vai double bogiju šitā grozā, jā? Jā. Tāpēc šeit ir jāspēlē prātīgi šitā saliņa. Ja, tu, tā kā, ja tev rauns jau ir pilnīgam izkas, tad tur jau tu dez, nu tad kāda starpība tur jau vairs. Ko tur zaudēt, ne? Tā, viena puterīte ūdenī. Jū. Ok. Boink. Skaties. Ja es varu nolikt kāju, tad skaitās, kas ir? Nu jā, bet tad tu būs ūdenī. Nē, rekur. Nē, legit. Un es vienkārši uz šitās kājas turu. Nē, rekur. Kāpēc nenokrita? No koka un gribēja trikšot. Gribēja trikšot. Mēs te nepaslēpam nevienu disku. Jā. Liec like, ja tev patīk šis laukums. Bet ja tev nepatīk šis laukums, neliec dislike. Nē, ja tev nepatīk laukums, arī liec like. Mēs paskaitīsim, cik cilvēki bijuši. Tā, nākamais 13. Arī viens no grūtākajiem, par 3. Šeit tā īsti arī grūti dabūt līniju līdz pašam grozam. Tad jāmet backhand kaut kāds flexis, kas atgriežas. Vai tā kā iet taisni tur, kas nav īsti iespējams. Forīti flexis nedaudz, pa labu pusi no koka, bet ļoti bīstami. Un hyzer flips ar forīti ir, man liekas, tāds vienīgais plays. Ak, Dievs, cik labi! Oh my god, ja viņš atsist... Circle's edge? Labs. What the... Arnis ar vreitiņu arī nedaudz un... Labi. Best I can. Jep, bet nu vienkārši piemetiens, kur apkārt un pariņš. Jā. Šeit jau ar laukumam ir diezgan, tas pārs ir diezgan augsts reitings. Tā kā vienkārši spēlēt uz pariņu, dabūt pāris birdus, var labi pakačāt reitingu. Jep, bullseyes. Tas arī viss. That's all, folks. Arī, rekur manējais. Neiegāja dziļi iekšā tur. Ļoti labi. Nē, nu, green hits. Vienīgā problēma, ka ir ar stradlpātu jāmet. Ļoti gribētu šeit dabūt birdi. Ninehill grozi. Otrais spēlētais, jā. Idejaski tāds pats metiens, varbūt nedaudz augstāk, iekrit iekšā. Trāpu šeit, izkrāju. Bet nu labs mēģinājums. Ejam tālāk. Būs tomēr jātaisa GoFundMe.
Kas jātais? GoFundMe kampaņa. Šis grozs ne tikai pie tīpada. Par 3,65 metri. Aiz lauks ir OB, tur, kur stabiņas var redzēt. Okay. Što es atceros. Labi. No challenge. No editošanas. Skipējis. Pirmais es. Man izstās OB. Varbūt arī nav. Viņš kaut kā pa kreisi aizgājis, redzē. Bet, aizgāja garam. Jā, tiecam groza. Paveicās nedaudz, kā netrāpīja kokiem. Jā, es bišķi pārcepu. Who let him cook? Tu noparkoji, jā. Jā, vajadzēja midrange'iņu. Tev vējš pacēlā. Turpat, es jau domāju, ka viņš tur kaut kur. Nē. Labi, es. Šitas ir Dan. Es esmu Dan. Zieta puši savu. Un Arnis tur jau tāpat no OB. No OB kaut kur. Labi, es jau tur Nē, varbūt tev ir Instagram puts kaut kāds būs smuks. Nezinu. Tur, kur rekord ar haizerīti kaut kādu jāmet. Iedo puteri. Dārts šito pašu. Kur te? Jā. Te jau. Redz? Ar puteri netrāpīt. Jā. Es tev saku. Šitam diskam ir jāatspēlēs par sevi, zin, ka ir OB, tad ar viņu arī jāmet. Tad viņš apvainosies un vairs nekad nelidos pareizi. Viņš jau nelidoja pareizi. Pavilkts atpakaļ izskatās. Jā, agrāk bija te. Tagad te izskatās pēc nopietnā groza. Vairs jau nav tik smieklīgi. Gros arī ir pavilkts labi kaut kur. Bet, zin kā, tas maina īstenībā tā metiena būtība. Man liekas, te backhands tagad ir jāmet. Lai viņš aiziet pa kreisi, tev tagad būs atvērtāk, lai tu varētu piemest. Jā, viņš bija taisni tur. Tagad viņš ir kaut kur tur riktīgi pa labi. Tāpēc, lai tur tiktu, tev jādabun pa kreisi. Idejiski. Bet, galvenais jau ir Mando trapīt. Triple Mando. Ir. Pa to trīsstūrīt. Forši tās triple Mando, ka tu vari idejiski viņu trāpīt, jo tā augšējā līnija droši vien nosaka to Mando. Jā. Ļoti labi. Bija ļoti labi, cik līdz tam brīdim, kad es sapratu, ka viņš tev ir taisnīgs disks. Es domāju, ka tā kaut kāds stabilāks. Kad tu tā kā trāpīji gapā ideāli, tev aizies pa kreisā, viņš turpina vienkārši taisni lidot. Te jau galvenais ir gapā. Gapā tur, jā. Jo, ja tev, piemēram, ja tu tādu pašu izmetīsi taisni un tev izies cauri visam, tur vispār ir super viegls piemetiens, jā? Ja šeit cauri. Mēs jau nezinām, kur vispār gros. Nē, gros kur var redzēt pa labi tur. Jā. Ja tev izies cauri visai pļavai. Bet te ir vispār kaut kāds forīts. Nē, tev ir jātiek uz pļavas un tad tev ir taisnīgs metiens, kā 60 metri. Atkal nedaudz trāpīja, bet kaut kāds būs. Manuprāt, baigi labi. Es nezinu, vai es gribu arī pa to pašu forīt gēpu, bet vienkārši es tad nevaru šeit nostāties. Un arī backhand arī. Un tev arī zars, jā. Uzmanīgi ar acī. I always wear protection. Jā. Jū. Kas manam forītam šodien ir? Labs forīts. 2.0. Vienkārši. 2.5. Es vienkārši zinu, ka sacensībās viņš vienkārši nebūs vairs. Tas tikai vienkārši. Tu atbrauc nofilmēt kaut kādu video, te vienkārši un tad laukumu. Laikam domāt šitiem par šito backhand gapu. Cipa, jā. Ka tu iemetu tur. Bet es domāju, ka, kur mēs gājām ar forīti, arī ir potenciāls. Kur man ir noparkots un bardīts. Jā. Oi, nē. Kas tas bija par all in air ball? Man kaut kā jātiek garām ir. Jā, tur taisas metiens.
Kāpēc tu meti virsū tam zaram? Nu kā virsū? Tev tieši taisnīgs metiens. Nu, bet kurā vietā? Nu, kur? Vienkārši taisnīgs metiens. Nu nāc parādi. Nu, tas pats, ko tu dari, kāpēc tu virsū tam zaram meti? Tev vienkārši ir. Un viss, nu. Okay. 16, 80 metri, 88. Pretvējā ir baigi grūti dabūt turnoveru, lai viņš tā kā iet. Šeit it kā var taisni ar forīti izmest cauri, tad var dabūt. Bet klausies, te kaut ko atbrīvoja, tur kaut ko... Nē, pavilka tīpādu citādi, kur tur bija iepriekš. Es jau skatos, kaut kā nav tas. Te ir parādījies taisns backhands metiens un šaurs tāds forīts. Jā. Nu, forehandu šodien es jau izmētājos ļoti labi, jau ir laiks jau uzmest arī backhandu kaut kādu zolīdi. Mēģināšu to taisnu ar feidu. Gandrīz vārti. Gandrīz izgāja cauri. Nu jā, nav backhand šodien. Šodien varētu saukt mani par Pāvlu Brokanu. Vā? Es ziet. Es? Dievs, to otro gabu. Tā noflipoja, ne? Bija labs mals. Bet man godīgi patika izmaiņas šajā grozā. Tagad reāli te ir uz tādu skilu. Un tad bija baigi grūti. Jā, tur tā tīpad visu laiku. Tāda. Nē, nu it kā varēja tādu ar midrange turnoveru riktīgu uzsataisīt, un ar forīti bija jāmet kaut kā arī dīvaini. Bet joprojām vēl var ar Nē, forīti, ja ir mega kaut kāds, par to tur jau ir šķirba. Es gribēju nedaudz ar skipu, bet to skipu es nedabūju. Bet viņš tā uz ribas nostājas. Jā, un šeit ir tāds paugariņš, kur uzmest putas arī jāuzmanās, jo obējais grozi ir baigi. Uzceļ, jā. Jo visādi var notikt, ja tu tā kā netrāp. Okay. No tur es neko nevarēju vairs izdarīt, man liekas. Jā, tev gandrīz izripo. Gandrīz izripo. Go next. Ha? Go next? Go next, Vai go next. iepatos manā vietā? Tā, es vismaz Ārne vietā iepatošu, kā Ārnis. Fuck you. Nē, pagaid šitā. Es nemāku pat tādu 17. Šitā grozā forīts, stock forīts. Šeit ir OB ceļš. Jā, šeit ir ļoti svarīgi vienkārši uzmest tā kā taisni. Un lai viņš iet, nepargast. Var arī ar haizeri. Nedaudz, pāri jau bija, zin, ka lai ir safe, nekas traks. Ļoti noseivoju šito metienu. Bišķi augstāk vajadzēja. Jā, pietrūka nedaudz. Pārāk lielas ambīcijas ar putarīti. OB aiz nav, jā? Nē, nav tur vienkārši tāds natural. Uziet. Labs run. Nav tā labākā vieta, es teiktu. Zini, ja met haizeri ar forīti, tad vismaz met tālāk. Tad tur būs skats. Ak, Dievs! Tāds grots ir, nav. Daudz nav ko runāt. Ejam. Un tas būtu in? Jā, Ārnim tas būtu. Jā. Iztēlojies, kā būtu iekšā. Labi, es aiziešu. 18. par 3, 84 metri. Nekas nav izmainījies tīpats, tikai ir uzlikts jaunais smukais foršais kreisā pusē. Te ir OB, tas ceļš viss. Tur ar mietiņiem atzīmēts, bet standarta tas pats vecais gross. Tad droši vien, kam ir forīts
Droši vien, ka forijas labāks, vai ne, Pāvils? Es ceru, ka jā, ka Jā. Tu metīsi foriju? es metīšu foriju. Jā. Ja viņš tā kā bišķiņ pa labi aiziet, tad tā, nu... Jā, bet šeit problēma ir tāda, ka liekas, ka tev ir jāiet iekšā daudz, bet tie koki ļoti ātri atnāk. Tāpēc tev ir jāzina tāds, tā kā diski, man liekas, šis būs par katrs DD3. Tev vajadzētu tāda... Kā uzflipoja. Bet kiks ir groz, bet... labs. Nu jā. Ai, šortiks. Nu, outside būs. Nē. Tu zini kā, tev tas otrais spēlētais vienmēr iemet. Tu, kad pienāc pie diska putot, tu galvā sev pasaki, ka tu jau esi netrāpījis vienu. Nu jā, Un ka bet tu jau tagad uzreiz met otru. vajag jau pamērīt vispirms. Pirmais jau pamēra. Nu, tu galvā pamēri, kā tu vien ir tā kā apmēram. Tā jā, mēģināja to ko tu- grozu apiet no visām pusēm. O! Jā, nu viņš vienkārši ir reāli pusgrozs ciet. Jā, jā. Es vienkārši tā kā... Bet tev parādīt, kā vajag? Nē, jā, nu parādi. Skaties, vajag vienkārši nestabilāku. Ja būtu iekritis, tad es nezinu. Aiznesu. Vējš. Aiznesu. Bet es arī aizmetu pa kreisi nedaudz. Bet jā, uzpūta nenormāli. Pabeidzam. Cerams, ka jums patika gan skatīties, kā mēs spēlējam, gan pats laukums. Un neskatoties, ka te var pazaudēt diskus, tomēr brauksiet, spēlēsiet un piedalīsieties arī organizētās sacensībās, vīklijos lielākās sacensības, divapņu varbūt. Un paldies liels laukumā veidotājiem, uzturētājiem, kas uztur šo foršu laukumu netālu no Rīgas salīdzinoši. Un lai izdodas un novēlu visiem patīkamu dienu, lai jums labs garastāvoklis. Un braukt. Un braukt.